Janvāra beigas, 30. janvārs, un cenas ir pacēlušās eiro 637, gan dīzels, gan 95. benzīns. Te ir it kā tagad parādīta, cik sanāk atlaide ar Nestes karti, 3 centi, bet tas ir privāti personām. Plus, ja to Rimī ņem, tad 5,5, Rimī ar, kas tad tas ir? Ja tu maksā ar skaidru naudu un bankas karti, tas. Un vislielākā atlaide, tas gan ir forši, tā ir diezgan liela programma, un tas ir forši, ka Neste tajā piedalās ar ģimenes karti un Nestes karti privātas personai vesels 7 centu atlaide. Un tagad apskatīsimies, cik ir juridiskām personām atlaide 1,597. Jā. Tātad ar juridiskām personām ar Nestes karti sanāk 4 centu atlaide šoreiz. Bet arī ir reiz, kad es lēju un neiedod nekādu atlaidi, tad iedod diezgan īpatnēji tā cenu politika, kāpēc Dusi neliek drīzāk to reālo cenu stabilo, kā jūs domājat, bet dod liels atlaides. Jā, nu pat 15 centi, 9 centi, tā ir liela atlaide vai 7 centi ar šīm te kartēm. Nu, tā tas ir, un plus vēl atceramies iepriekšējo auto sižetu, kur vienā dienā dažādās Nestēs cenas atšķirās. Nezinu, kā ar pārējos, Dusos to visu rakstat komentāros, interesanti papētīt, kā tā politika cenu veidojās Latvijas uzpildu stacijās. Tā kā tāds mums sanāca šodien 30. janvārī cenas, un rekur to Pro dīzeli, to es nelēju. Tas ir 11 centi pat dārgāks. Jā, viņš ir efektīvāks, tā kā mazāk patērē līdz ar to, bet tā ekonomija ir mazāka nekā cenas sadārdzinājums procentuāli.